Čau! Naču, Lucīte, tu arī gribi pateikt čau, gan jau naču, nec. Es YouTube video neesmu taisījis 3 mēnešus, un man jau cilvēki raksta, man jau jūs rakstat, ka jums pietrūks man YouTube video. Es tagad esmu apslimusi, bet es domāju, ka šodien ir jāuzfilmē video priekš jums YouTube formātā. Un es domāju, ka šis video varētu būt jautājumu un atbilžu video. Un YouTube formāts tieši tāpēc, ka es varu vairāk izpausties ar savām atbildēm. Man nav tā, ka man ir jāiesteidz savas atbildes, kad tik īsākā formātā, tur maksimums 2-3 minūtēs šeit es varu tā brīvi garu runāt un izteikt visu savu domu. Jo Instagramā un TikTokā tu bieži vien ieliec tikai to, ko tu vari salikt tajā laikā, un neieliekot kaut ko, ko tu varbūt gribētu līdz galam tur ielikt. Nu, kaut kā atsakoties. Ir tā iemesla dēļ, ka TikToks un Instagrams ir tāda īso video platforma. Uztaisīju tēju. Ja man sāp kakls, un es zinu, ka jādzer daudz šķidrumu, tad, kad tu esi saslims. Es ieliku storiju, kur jūs varat uzdot jautājumus pirms 1 stundas, un tie, kur paspēja, tie paspēja, tie, kur nepaspēja, nu, tad nākamajā video jāgaida jums nākamais video. Pirmais jautājums: vēlētos savu tetovējumu vai piercingu? Man ir, starp citu, viens piercings, man ir nabo. Es ceru, ka man izstāsta tagad labi presītas, tagad tāda veselīgāk. Man tagad labāk patīk man figūra, tāpēc es ceru, ka šis bija labs leņķis. Ja nebija, tad ir kur augt. Piercings man ir nabā. Kas vēl man ir vairāk piercingu? Man nav vienīgi auskaros caurumiņi. Ne jau auskaros caurumiņi, bet ausīs caurumiņi. Bet kas ir vēl interesants, es diezgan vēlā vecumā izdūru ausīs caurumus. Man bija kaut kādi 16 gadi, kas atceros, ka visām manām draudzēm jau bija. Es nezinu, kāpēc man nebija agrāk caurumi. Ja man liekas, kā agrāk, es nezinu, kā šobrīd bija ļoti populāri, ka ir izdurti ausīs caurumi jau ļoti agrā vecumā, tur bez mazai gada vecumā. Piercingu nabā es izduru pirms kādiem 2 gadiem, kad man bija 19. Jā. Par vēl piercingiem es noteikti negribētu citās vietās, jo tas vienkārši nav mans stils. Man ļoti patīk nabā piercings, esmu obsess. Citās ķermeņa daļās man neuzrunā. Man nepatīk sejas piercing noteikti. Nē, vienīgais deguntiņā šeit tāds maziņš aplīds. Tas man liekas cute, bet pārējie priekš manis man nepatīk. Par tetovējumiem man nav pilnībā neviens tetovējums. Es esmu pilnīgi clean. Šobrīd ar savu tagadējo domāšanu man negribas tetovējums, jo man liekas, ka man nepiestāv tetovējumi. Man ļoti patīk meitenēm tas stils, kad ir tur lūpiņas uztaisīts, tur gari matiņi, tur kaut kas vēl tur un tetovējumi. Ļoti patīk tas stils, it īpaši ar melniem matiem, bet es kaut kā neredzu to uz sevis. Man liekas, ka esmu pārāk tāda maiga būtne. Es nezinu. Es kaut kā nelieku sevi kopā ar tetovējumiem. Varbūt kaut kad tas mainīsies. Vai nedomā iegūt augstāko izglītību? Ja man jautā, vai es šobrīd par to nedomāju, tad es noteikti par to šobrīd nedomāju. Par augstāko izglītību man ir, varu pateikt savas domas, kādas man ir domas par augstāko izglītību. Nāc, Pelīte, nāc, tu tik ļoti gribi, nāc. Es pēc vidusskolas pabeigšanas nebiju domājusi iet mācīties tālāk, jo man nebija mērķis, kāpēc lai es ietu mācīties tālāk, jo man nebija kaut kāda konkrēta profesija, kurā es gribētu pēc tam strādāt. Es biju tajā brīdī saistīta jau ar skaistumkopšanu. Jau vidusskolas laikā es darbojos jau skaistumkopšanas nozarē, līdz ar to es biju domājusi to arī turpināt attīstīt, un man nebija plānā kaut kāda profesija, kurā man vajadzētu augstāko izglītību, lai tajā strādātu. Līdz ar to es negāju mācīties, un es nespiedu arī sevi iet mācīties tur tikai tāpēc, lai man būtu tas diploms, jo es neesmu viens no tiem cilvēkiem, kurš uztraucas par to. Šobrīd man interesē sociālie tīkli, bet es pat apsvērtu domu iet pamācīties kaut ko, tīri tā iemesla dēļ, lai pamainītu vidi, lai prātu padarbinātu, varbūt no citādākiem skatpunktiem. No tādas puses es aizietu pamācīties augstskolā. Bet tas arī būtu atkarībā no tā, ko es tajā dzīves brīdī daru. Ja man trūktu iedvesma kaut kam, un ja man nebūtu kaut kas, kas man patstāvīgi ir jādara, vai kas man aizņem prātu, vai kā es varu attīstīties, tad es apsvērtu domu iet augstskolā. Bet tā šobrīd nav, jo ļoti daudz kas notiek gan ar maniem sociālajiem tīkliem, gan ar
mūsu autoskolu un visu pārējo, tāpēc es neredzu vispār nekādu iemeslu iet mācīties šobrīd augstskolā. Līdz galam īsti nesaprotu, vai tev ir tiesības vai nav, jo laikam nebija ne video, nekā. Es šādus jautājumus saņemu ik pa laikam. Un patiesībā, godīgi sakot, patiešām nav bijis nekāds tāds oficiāls paziņojums ar video, kur es pateiktu, ka es esmu ieguvusi šīs tiesības. Vienīgais esmu pieminējusi storijā vai arī kaut kur komentāros vai kaut kur tas ir pazudējis, bet tā kā atsevišķi paziņojums tas nav bijis publiski. Bet jā, protams, man ir tiesības un jau kādu laiciņu es tiesības nokārtoju pagājušajā gadā. Vasaras beigām, rudens sākums, kaut kas ap to. Tiesības, protams, kārtoja mūsu autoskolā Bavā. Es esmu tik nenormāli priecīga par to, ka man ir tās tiesības, par to, ka es varu braukt ar mašīnu, par to, ka es varu patstāvīgi paņemt mašīnu un aizbraukt, kur man vajag. Jo tas ir tāds dzīves atvieglojums un tik forši sajūta. Man ļoti patīk braukt ar mašīnu. Es dažreiz pat speciāli kaut kur braucu, tāpēc, kad es gribu pabraukt ar mašīnu, jo es man patīk tās ir ieslēgt mūziku un tā, un tur īpaši, ja saulīt ārā arī tik forši. Jo tiesības bija kaut kas, ko es biju atlikusi visu laiku, un es visu laiku atliku vēlāk, pieteikšos vēlāk. Un es esmu tik pateicīgs sev, ka es toreiz tajā dienā, kad es pieteicos, un ka es tiku līdz tām tiesībām. Tiku arī pie vīra. Bet tas ir cits stāsts. Bet es atceros to dienu, kad es gāju uz to CSDD eksāmenu. Un kad es kārtoju to eksāmenu, un kad man pateica, ka eksāmens ir nokārtots un ka es iegūstu tiesības. Es atceros, man bija tāds paldies jums, liels paldies. Es esmu tik priecīga. Man liekas, ka es pilnīgi apraudājos, es neatceros, bet jā, tā sajūsma bija ļoti laba. Tās emocijas bija vienkārši uz simtnieciņu. Jo es apzinos to, ka es noteikti nebiju no tiem vieglākajiem studentiem, kas mācās braukt. Un man vajadzēja mazliet vairāk laiku, mazliet vairāk braukšanas varbūt. Vienmēr sakot, man tas nenāca viegli, bet man tas izdevās. Tagad es esmu jau kādu laiciņu braucējis Rīgas ielās un ne tikai Rīgas. Kā tev izdodas saglabāt patīkamu iespaidu par sevi, būt tādai foršiņai, nekļūstot vīzdegunīgai? Šis ir tāds jauks kompliments, bet nezinu, kā atbildēt šo jautājumu. Es domāju, tas, ko es varu pateikt, ir tas, ka es kameras priekšā necenšos izlikties labāka vai tur gudrāka vai es nezinu kas. Ja es kaut ko nesaprotu, es varu mierīgi to atzīt. Ja es kaut kā ne tā runāju, tas arī ir tā kā pilnībā ok. Es necenšos tēlot labāku. Es necenšos tur tēlot kaut kādu, es nezinu, visu skaistāko meiteni pasaulē vai kaut ko tādu, kurai tur visu laiku tik labi izskatās, visu laiku tur perfekti runā un tā tālāk, jo es vienkārši zinu, ka tā nav. Protams, ka vieglāk ir uzlikt kaut kādu masku un parādīt tikai kaut kādus tur perfektos vārdus, perfektās domas, perfektās lietas, ko tu dari un perfekto izskatu. Pirmkārt, tas nevienam neinteresē. Otrkārt, tas ir daudz grūtāk. Un treškārt, tā nav nekāda jēga. Es domāju, jebkurā gadījumā cilvēkiem patiks, kad tu sociālajos tīklos parādīsi sevi. Man, piemēram, ir ļoti garlaicīgi, un es arī neskatos tādus profilus, kuros es nejūtu to. Es nejūtu to cilvēku, es nejūtu to personību. Es nejūtu, ka man ir kaut kas, ko paņemt no tā profila. Kaut vai tās pašas labās emocijas, kaut vai iedvesmoties kaut ko. Kaut vai no tā, kāds cilvēks runā, kā viņš pasniedz kaut kādas lietas vai kaut kādas padomus, ko viņš dod, vai arī kā viņš man iedvesmo ar to, cik viņš ir bezbailīgs. Un noslēdzot šo jautājumu, es nevaru man vienkārši iesnest. Noslēdzot šo jautājumu, es teiktu tā, ka es necenšos radīt patīkamu iespaidu. Es vienkārši cenšos parādīties kā es un netēlot neko labāku no sevis. Un ir cilvēki, kuriem tas patīk un piesaista, kuri kaut kā rezonē ar šo un viņiem tas sagādā labas emocijas. Un ir cilvēki, kuriem iespējams kaitinu es kā personība. Nevis iespējams, bet noteikti tā ir.
Un tā kā tas ir pilnībā ok. Tiem, kuriem tu patiks, tev īstā personība, tie nāks pie tevis un tie tev ļoti atbalstīs, bet tiem, kuriem tu nepatiks, tu ļoti triggeros. Un arī tas pat ir ok. Kā mēs zinām, heitiņš jau arī uzbūsto tos sociālos tīklus, bez tā jau nekā. Lielākās dzīves pārmaiņas. Es īsti neizprotu, vai šis jautājums ir domāts, kādas ir manas šobrīdējās lielākās dzīves pārmaiņas, kas man šobrīd dzīvē notiek, vai arī vispārīgi lielākās dzīves pārmaiņas. Jo, ja mēs ņemam vispārīgi, tad mana dzīve mainījās uz ļoti lielu, es nezinu, kā pateikt, 360 grādu, laikam skaitās, kad uz necik nemainījās. 180 grādiem, laikam. Tā pareizi. Mainījās man dzīve, kad es satiku savu topošo vīru. Tad mainījās mana dzīve un mana dzīve, mūsu abu dzīves, es varētu teikt pat tā, jo mēs par šo esam daudz runājuši, tāpēc es varu teikt arī no viņas skatu punkta, kā arī viņa dzīve. Mūsu abu dzīves ir ļoti mainījušās, kopš mēs esam kopā. Un tas pat ir ne tikai par attiecībām, tas ir vissvarīgākais, bet arī visās citās sfērās. Gan mūsu autoskola ir ļoti augusi mūsu attiecību laikā, gan arī mani sociālai tīkli. Viss, ko es daru, tas viss ir tā uzbūstojies. Un vispār mēs jūtamies tik labi šajā dzīves posmā. Un vispār viss ir tā sakārtojies, gan attiecības, gan darbs, gan viss pārējais, kas nāk ar to. Viss ir tā sakārtojies, ka vienkārši tāds, wow, es esmu tik pateicīga. Mēs abi divi esam tik pateicīgi par šo visu, kas notiek mūsu dzīvēs, un ka mēs esam satikušies. Kur palika man tēja? Sukurs. Bet, ja jautājums ir par šo brīdi, kas šobrīd ir tādas pārmaiņas manā dzīvē, es domāju, ka kaut kas tāds atšķirīgāks noteikti ir viens GO3 projekts, kurā mēs piedalāmies un kuru jūs drīz redzēsiet arī GO3 ekrānos, varēsiet skatīties maijā jau. Bet neko baigi nevar par to stāstīt, diemžēl tādu noteikumu. Šis teikums ir vienkārši tik mīļš, kad viņu izlasīju, man pilnīgi asariņas acīs sanāca, man liekas, ka pat tagad, jo man tas liekas tik ārkārtīgi mīļi, es nevaru vienkārši. Šis nebūs jautājums, bet mans sapnis ir satikt tevi un mācīties Baba autoskolu. Tas ir tik mīļi, tā kā tik ļoti mīļi. Mēs tev ļoti gaidīsim Baba autoskolā. Gan jau kaut kur varēs mani kaut kur satikt. Tas īstenībā ik pa laikam satieku manas sakotājs, ka jūs pienākat pie manis un nobildēties un pasakat kaut ko foršu. Kā jūs abi tik ātri sākāt dzīvot kopā? Kurš ierosināja vai nebija neērti? Nu jā, mēs sākām dzīvot kopā ļoti agri, lai jūs saprastu. Mēs bijām pazīstami varbūt nedaudz vairāk par nedēļu. Es biju tajā dienā pie Ronalda ciemos mājās. Toreiz, kā es pie viņa aizbraucu ciemos, tā es arī tur paliku. Es atceros, ka viņš tā kā ļoti rosināja uz to, ka es pārvācos pie viņa. Sanāk, jā, viņam tāds labs plāns bija ievilināt pie sevis un nelaist prom. Bet, nē, joks. Ronalds to tā ierosināja, bet tas pat nebija tāds īsti nekad jautājums, tā kā, vai tu nāks dzīvot, vai man tas bija kaut kā, tas tā organiski viss notika, un, jā, es toreiz paliku par nakti, un pēc tam tā arī neaizbraucu mājā. Pēc tam kaut kad aizbraucu, sakārtoju savu visas mantas, paņēmu un atvedu pie Ronalda. Man nebija nemaz daudz mantas, tā kā tas bija ļoti vienkārši salīdzinoši. Un vai nebija neērti? Nē, vispār nebija neērti. Un tas viss notika tik dabīgi. Mēs pat publiski ielikām ļoti ātri mūsu bildi, kopbildi, ka mēs esam kopā. Es iepriekš neko tādu nekad nebūtu darījusi. Esot dažas dienas pazīstama, man taču ir kaut kāds saprāts. Tajā brīdī tas vienkārši pat nebija jautājums. Tas vienkārši likās pašsaprotam un likās, ka viss ir, viss būs. Un es vienkārši jūtu, ka tas ir mans cilvēks un ka man vispār nav no kā baidīties vai kaut ko pārdomāt, jo es vienkārši jūtu, ka ir. Lūdzu, nē, prom, nec atpakaļ. Šurpinies. Ja jūt, ka ir īstais cilvēks, tad ir. Un viss šķiet tad pašsaprotam un nav neērti un nav dīvaini. Vai nav kaut kāds overthinks vai kaut kas tam līdzīgs. Kāpēc pārstāji beidza strādāt skaistumkopšanas nozarē? Es ar skaistumkopšanu esmu nodarbojusies
dažādās nozarēs, bet pēdējā bija skropstu pieaudzēšana. Es biju nostrādājusi par skropstu pieaudzēšanas meistari ilgi nemaz nebija. 1,5 gadu. Lai jūs saprastu, es tajā laikā sāku tieši aktīvāk darboties sociālajiem tīkliem. Un tajā laikā es gāju arī strādāt, pieņēmu klientus salonā, kā pašnodarbinātā. Un man sāka rasties šī sajūta tajā brīdī, kad es strādāju, tajā brīdī, kad es pieaudzēju klientiem skropstus. Man tajā brīdī sākās rasties sajūta, ka es tērēju šobrīd savu laiku, kamēr tā vietā es varētu darīt kaut ko, ko es patiešām gribu un kur es redzu izaugsmi, jo es tajā laikā biju sākusi aktīvāk darboties sociālajos tīklos. Es biju jau iepriekš darbojusies sociālajos tīklos, bet tā aktīvi un reāli normāli darboties sāku no pagājušā gada vasaras. Un tajā laikā es pirmkārt jūtu, ka man vairs tas nepatīk, ka man vairs tas nesaist. Eju uz to darbu ar tādu tā kā nelielu riebumu, un es sapratu, ka vienkārši tas vairs nav priekš manis. Un tas arī ir ok, ka tev visu laiku kaut kas pamainās, jo es esmu tāds cilvēks, ka man patīk kaut ko pamainīt, kaut ko jaunu izdarīt. Es nevaru nosēdēt laiku vienā vietā. Man galvā visu laiku bija tās domas par to saturu, ko es varu filmēt, ko es varu darīt, ko es varu to, lai es ātrāk augtu un tā tālāk. Un taisot skropstus, man likās, ka es zaudēju tās savas iespējas, kamēr es varētu darīt to, ko es patiešām gribu. Ka es tērēju to laiku. Tas bija tas brīdis, kad es pieņemu šo lēmumu pārtraukt un virzīties tieši uz sociālajiem tīkliem, jo tas ir tas, kas man patiešām ļoti patīk jau no bērnības. Vai ir kāda padoma, kā aiziet no toksika attiecībām? Es zinu, cik tas ir grūti. Tas, ko es varu pateikt, ka nepaliks vieglāk, neviens tev nepalīdzēs un nebūs kaut kāda situācija, kurā tev būtu vieglāk aiziet no šīm attiecībām. Es ļoti labi zinu, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē, ka tu visu laiku ej prom un atgriezies, šķiries un nevar izšķirties un vispārējais bla, bla, bla. Visu zinu šito tā muļķības, visu šito sapļus un visu šito stāstu. Bet ziniet, kas man gan ir palīdzējis, kāda doma man ir palīdzējusi aiziet no attiecībām, kas jūtu, ka nav piemērots man. Tā doma, ka es esmu šobrīd savos labākajos gados, vai es patiešām gribu izniekot savus labākos gadus ar cilvēku, ar kuru man nav pa ceļam, un atrapties vēlāk, kad es vairs neesmu tik skaista, kad man vairs nav tik daudz enerģijas un viss pārējais. Atrapties šajā vecumā nelaimīga, turpat, vai arī pat vēl sliktākā pozīcijā, nepaldies. Tas, godīgi sakot, ir tāds moments, kas liek aizdomāties. Man tās bailes būt turpat, vai arī pazaudēt kaut kādu laiku, bija stiprākas par to vēlmi būt tajā brīdī. Ja tev tagad pateiktu, ka tu izšķirsies no šī cilvēka, bet tu pēc tam sagaidi tavs sapņu vīrietis, tava sapņu dzīve, vai tu izvēlētos to ceļu, vai tu izvēlētos izšķirties, tikt pie šīs dzīves ar savu perfekto vīrieti. Protams, ka tu bez domāšanas izvēlētos to. Vienkārši bail jau ir no tā, ka nebūs tā, nesatiks nevienu, nemīlēs tā un viss pārējais, bet tās pilnīgākās muļķības to izdarīt, šo lēmumu pieņemt, aiziet prom ir ļoti grūti. Tajā brīdī, jo tu esi tajā apliekšā. Tagad ārprāts. Es vienkārši mīlu savu dzīvi, es mīlu savu vīrieti, un es esmu tik pateicīga, ka viss tā ir noticis. Un ja man nebūtu bijuši kaut kādas sliktas pieredzes iepriekš, tad es tagad nenovērtētu tik ļoti savas attiecības un uzskatītu par pašsaprotamu un iespējams. Sākumā noteikti būs grūti, bet tas, kas pēc tam tevi sagaida, tas noteikti ir tā vērts. Vai vari parādīt, kā un kur samontē video tev forši padodas? Tiesu. Es montēju parasti telefonā, CapCutā. Kā jau mēs visi maksas versijā, es nezinu, kaut kāds 17 eiro, es nezinu, mēnesī. Nekādu zinātni neatklāšu, es esmu kā visi, basic, montēju CapCutā. Ko vairāk vajag, ja? Es domāju, tik tā kā var atrast daudz tādas pamācības, kā montēt CapCutā. Jā, visādus efektus kā pielikt. Es vispār neesmu tehnisks cilvēks. Man nepatīk, tīpaši tagad arī, piemēram, ar kameru, kad es filmēju. Man patīk tā kvalitāte, patīk vispārējais, bet man besī tur kaut ko čakrēties, kaut kādiem iestatījumiem. Es nezinu, man tas tā kaitina. Un dažreiz
ka tu riktīgi kaut ko centies tur kamerā kaut kāds iestīmes salikt vai nezinu ko vēl, tad tu beigās tik izbasies, ka tu pat negribi vairs filmēt to video. Tāpēc es dažreiz labāk izvēlos kaut kādu vienkāršāku veidu. Un YouTube video es montēju Filmorā. Vai no influenceru darba pietiek dzīvošanai? Tas ir ļoti neparedzami. Es domāju, tas ir tāds jā un nē. Ja tu, piemēram, piekrīti reklamēt visu pēc kārtas un neskatoties arī, vai tas atalgojums atbilst tavai prasītajā summai, vai tas ir mazliet zemāks vai zemāks, tad es teiktu, ka jā. Ja tu esi no tiem satura veidotājiem, kas reāli izvērtē, ko viņš reklamē, vai tas atbilst vispār viņam, vai viņam tas vispār patīk, vai viņam rezonē tā lieta, vai produkts vai pakalpojums, un kas pieturās pie savas cenas, es domāju, tur varētu būt tā slideni, jo es, piemēram, ļoti izvērtēju, ko es reklamēju. Es negribu būt reklāmas stabs, un es arī nebūšu tāds, un man arī nav vajadzība būt tāda, jo man ienākumi arī ir galvenokārt no mūsu autoskolas, ja mēs runājam par ienākumiem. Tāpēc man nav jāskrien tik ļoti pēc tās naudas, un es varu izvērtēt, ko es reklamēju, un es reklamēšu to, kas man patiešām būs saistošs. Es novērtēju savu auditoriju, es novērtēju savu darbu, un es gribu sevi saistīt tikai ar to, kas man liekas labs. Es domāju, jebkurā gadījumā ātri vai vēlu satura veidotājs domā arī kaut ko savu. Paralēli tam, es domāju, satura veidošanā tur ir kaut kādi griezti, līdz cik tu vari pelnīt. Bet, ja tu gribi pelnīt vēl vairāk, tad tev vajag domāt kaut ko savu. Bet vispār esmu papētījis, cik pelna influenceri kaut kādās citās valstīs, un tas ir vienkārši crazy. Tur, piemēram, 30,000 par postu, tur 15,000 par postu, un, lai jūs saprastu, tie nav kaut kādi miljonu akaunti, kuriem sako miljoni, bet, protams, lieli profili, bet ne jau tik lieli, ka tur sako miljoni. Tagad atskatoties, kādi būtu tavi pirmie soļi, kad sāki veidot saturu internetā. Pirmais solis, ko es arī darīju tolaik, kad es sāku aktīvi veidot saturu, ir postot katru dienu. Jo tu nevari gaidīt, ka tu ielikstīji 2 video nedēļā, 1 video nedēļā, 1 video mēnesī, un tavs profils augs. Vissvarīgākais ir regularitāte, it īpaši jau sākumā. Un vēl viena lietiņa, es noteikti necenstos tēlot kaut kā tur baigot, tur nezinu ko. Ko tu ieteiktu, lai tevi pamanītu sabiedrībā? Es domāju, pats svarīgākais punkts šajā ir ļauj citiem tevi saredzēt, ļauj citiem vispār tevi ieraudzīt, uzzināt par tevi. To var tikai, ja tu rādi sev sociālajos tīklos. Tāpēc vienkārši ir jāsāk, jārāda sev, esi tāda, kāda tu esi, un tie cilvēki, kuri tevī kaut ko saredzēs un pamanīs, tie arī paliks ar tevi. Tev veidosies šī tava auditorija. Galvenais sāc sevi parādīt citiem, liec saturu sociālajos tīklos, esi vien, kur tu vari būt Instagramā, TikTokā, tredos, visu kaut kur vienkārši liec sevi iekšā. Zini kā, es teiktu tā, neapgrūtina sevi sākumā ar kaut kādām tādām domām, ka kaut ko vajag atšķirtos, lai būtu kaut kas interesants, kaut kas īpašs. Neapgrūtina sevi ar to, vienkārši paņem un filmē jebko. Tas būs labāk nekā, ka tu pārdomās 100 stundas vienu ideju un tad uzfilmēs vienu video, kur tu montēji 2 dienas un tad publicēs un vienreiz nedēļā tikai video. Vienkārši nepārdomā kaut ko baigi ilgi. Vai plāno vēl lielākas lūpas? Noteikti, ka nē. Starp citu, interesants fakts, es lūpas pēdējo reizi taisīju pirms gadiem 3. Efekts joprojām turās, bet es esmu taisījusi 3 reizes līdz ar to. Es nezinu, man vienkārši kaut kā uzsūc organisms to filleru. Cerams, tā būs arī botoksam, kad es uztaisīšu, lai es varu staigāt bezgrumbai. Šis arī būs viss šim video. Es redzu, ka kamēr es te lasīju jūs jautājumus, es tik ilgi atbildēju ārprāts. Nezinu, cik šis video būs garš, bet kamēr es atbildēju, es pamanīju, ka jūs sabirdinājāt manā kastītē vēl daudz jautājumus. Tāpēc tie būs nākamajam video, jo savādāk šis video būs pārāk garš, un man kaut kas visu laiku kamerē slēdzas ārā, un man tas ļoti sāk kaitināt, tāpēc es negribu filmēt. Jo reāli man jau cik reizes tā, ka vienkārši kamera izslēdzās, man jāiet, un ja tur kaut kas jāslēdz atpakaļ jau kādas reizes 5, 6. Tāpēc es domāju, tas ir brīdis, kad kamerai ir tāds, ok, viss pietiek filmēt. Jūs varat iekomentēt, kāds video jūs vēl vēlaties redzēt. Jūs varat iekomentēt, kāds video jūs vēl nemāku runāt šodien.
Tā arī ir viena no problēmām reāli. Tā kā visu laiku, kad filmē saturu, vienkārši visu laiku kaut kas jāpārunā. Nē, bišķiņ labāk paliek īstenībā ar laiku. Bišķiņ tie praktisējas vairāk runāt, kuras palika. Jā, ierakstiet komentāros, kāds video jūs vēl gribētu šajā YouTube kanālā sagaidīt. Bučiņas, smučiņas. Un tiekamies nākamajā video, tiekamies manā Instagramā, manā TikTokā, jo tur es esmu daudz biežāk. Čau!